Čau. Šis laikam šodien otrais ieraksts, trešais vai pirmais, nē, viņš jau tāda īstenībā mainīgajām sajūtām. Tēma ir par plāniem. Kas notiek, kad īsti nav tā, kā mēs tā kā esam iedomājušies, gribam, vai kaut kā notiksies. Jā, braucām cauri pie kalenda, tur pamainījās īsti tā situācija. Tagad ejam uz priekšu, kaut kāds risinājums ir jāmeklē, protams, mēs daudzinājām arī riņķī, kas ir tuvākie. Neuzstīk paši mēs redzējām. Arī mērcām, tur arī ir ferma, tur saimniec, kas strādā pēc šīs iedod dažas naudas. Nostrādāt, to laikam tā foršāk būs uzšķīt un uzfilmēt, ko mēs varam izdarīt ar to, kas mums ir, vai nu, jo, ja saprot, ir kalē, ir viss, bet mums ir tā kā ceļš, pļavā mēs varam sēdēt, gaidīt, jā, mēnesi, bet tāpēc jau tas ir tā kā nostītāja dzīve, tas ir piedzīvojums, kad viss ir mainīgs, šodien viņš ir rītā ir kaut kāds notikums vai kaut kāda fīča, ka tas plāns vairs, tāpēc ir par to, kad, ir enerģijas plūsma kaut kāda, katrs lauka šalciens ir jauns mirklis tagad, nevis cita nav. Par to, kad jā, centīsimies paspēt vēl īstenībā Latvijā zelta vietas, kur var dabūt internetu, plus strāvu var sarunāt, tad būtībā līdz nākamam ciemam, un tad tālāk arī dabūšu līdzekļus, ko tur tālāk to risinājumu savējo, un tad jau manīsim, tad pie vakar izstrādāsim šito domu, tad redzēt, kas notiksies, ja? Neko, Amī pasveicinies visiem. Viņa aizdomīgi skatās visiem šitiem trakajiem gadžetiem. Amī. Tajā caurumiņā jāskatās iekšā. Tev nepatīk. Man jau arī īsti nē. Tu liekas dīvaini, tad Jānis par māžojās. Tad mēs ejam tālāk un tad davai uz sakariem pagaidām. Jā, čau.